Mans sevis meklējuma ceļš ir vedis man pie spēka vietām. Jā, tā varētu teikt, ir viena no manām profesijām. Jā, un viņas ir vairākas. Pirmā laikam ir eņģeļi. Jā, eņģeļi praktiķis, tā es varētu sev nosaukt, jo praktizēju eņģeļus nepārtraukti. Otrais, es rakstu grāmatas. Jā, varbūt tad arī varu saukt sev par rakstnieci. Trešā ir spēku vietu. Apmeklētāji, aktivizētāji, izzinātāji. Un cik zīmīgi tas ir noticis, kad 90. gados, kad atvērās robežas un mēs varējām doties aiz tām, mans pirmais brauciens bija uz Austrāliju. Varētu teikt, uz pašu tālāko planētas stūri. Jā, cik interesanti. Un tad es, protams, nezināju, kad Austrālijā ir viena no zemes čakrām, jā, trešā čakra, uguns enerģija, kas atrodas Austrālijas pašā vidienē, pašā centrā. Un tikai tad, kad bija trešo reizi Austrālijā, es tur nokļuvu, ja, jo viņa tiešām atrodas tādā vietā, kur arī pašā Austrāļi netik bieži dodas. Tas ir zināms veidu tāds izaicinājums. Braukt cauri tūkstnesim, jā, apdzīvotām vietām un nokļūt tur, varētu teikt, vienā no zemes atslēgas vietām. Pēc tam mans ceļš saved kopā ar cilvēku, brīnišķīgu cilvēku, man skolotāju, Daišreģi, kura man parādīja, atvēra acis uz spēka vietām. Jā, viņa redzēja smalko pasauli, un tā kā es jau biju saiknē ar gaismas pasauli un ar eņģeļiem, tad arī sāku redzēt to, kas notiek spēka vietās, redzēt šo smalko plānu. Patiesībā šīs vietas pašas mani mācīja. Tā bija tāda dabīgā skola, ja, jo katrā vietā ir savs gars, savs lielais spēka gars, kur ir jāgodina, jāuzrunā, jālūdz, atļauja. Un varētu teikt, ka jau apmēram gads 20, jā, tas bija apmēram man pirmie braucieni, bija kaut kur gads 20 atpakaļ kopā ar skolotāju, un tad arī neliela grupa. Es līdzīgi domājošie braucām. Es dalos ar šīm zināšanām. Jau ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem esmu par to stāstījusi. Un nodevusi šo instrukciju, varētu teikt, kā justies, kā darboties spēka vietās. Jā, jo cilvēks tomēr lielā mērā ir patērētājs. Diemžēl, bet mums liekas, ka daba mums ir pavelti. Jā, bet ja mēs gribam smalki sajust dabu, mums ir jālīdzdarbojas ar viņu. Jā, tā tad arī jāprot saprast, kas šai vietai ir vajadzīgs un kas nav vajadzīgs. Tā pamazām šie vārti ir vērušies. Esmu krustšķērs arī Latviju izbraukājusi. Īpaši Covid laikā, kad vienīgā iespēja satikties bija dabā, jā, mēs tāda grupa pār pa 20 cilvēkiem, varētu teikt, tiešām izbraukājām milzam daudz Latvijas spēka vietas. Arī strādājām, atbrīvojām iesprūdušās dvēseles, laidām tās uz gaismu. Varētu teikt, milzīgs darbs ir padarīts. Protams, vienmēr ir atkal ko darīt. Ja tāpēc arī šī sevis atrašana un atvēršana ļoti jaudīgi var notikt spēka vietās. Un es turpinu braukt uz šīm vietām, un braukšu, un braukšu, un braukšu. Ja, jo zeme ir mans mājas, es tiešām šeit jūtos kā mājās. Un šīs vietas aicina, šīs spēcīgās planētas vietas. Un oktobrī mums ir paredzēts brauciens uz Indiju.
arī pa ļoti interesantām vietām. Planētas vienām no spēcīgākām vietām, īpašiem tempļiem. Un nākamā gada februāris Balī. Jā, Balī arī ir viens no planetārajiem centriem, kur jau esmu bijusi vairāk kārt. Un tepat arī pa Latviju brauksim, mums būs priekšā 3 nodarbību kurs, ticība, brīvības spēks, un noslēgumā mēs brauksim pie vecākā, senākā Latvijas ozola un senākās Liepas, jā, kā arī uz Pilskalnu, Zavotu. Tā kā diena piepildīta ar jaudīgām enerģijām. Tā kā pastrādāsim ar ticību, brīvību un spēku, un tad dosimies spēka braucienā, lai strādātu arī ar dzimtu pie senākā ozola un Liepas, lai top. Mīļi aicinu pievienoties gan nodarbību ciklam, gan mūsu spēka braucieniem. Uz tikšanos!